Vēl veids, kā mēs varam iegūt dzintarskābes avotu, ir dzintaru tinktūra, jeb dzintaru izturot uz spirta vai pašbrūvētā kāda stiprā alkohola bāzes. Tātad šeit arī ir tā ideja ļoti līdzīga kā ar eļļu. Jūs ņemat dzintaru graudiņus uz 1 litru spirta, 100 gramu šo dzintaru graudiņus. Un atkal noturam 14 dienas, reiz dienā maisot, tumšā vietā, un pēc šīm 14 dienām var paturēt nedaudz ilgāk, skatoties, cik jums stiprs ir. Ja jums nav īsti tīra spirta, jums ir, teiksim, kaut kāds 70-60 grādīgs alkohols, tad noteikti vajadzētu paturēt 20-25 dienas šo termiņu ilgāk. Tas ir atkarīgs no stipruma. Un tad mēs šos dzintaru graudiņus nolejam nost, iepildam tumšās pudelītēs un turam tumšā vietā. Kā lietot? Kā lietot šo dzintaru tinktūru? Tad varam dzert kursveidā, tad siltā ūdenī no 3 līdz 15 pilēm, no 15 līdz 3 atpakaļ. Tātad pirmā dienā 3, pēc tam 4, būtu tāds kurs veidā, ko mēs varam dzert tagad īpaši, kad ir rudeņa, ziema, pavasara laiki. Tad varam izdzert šādus kursus, un ja mums ir kāds piekaisums vai mēs tā slimojam, mums ir tāds dzintaru avots vajag lielāks, tad var 15-20 pilīti siltā ūdenī izdzert uzreiz. Bet tas ir jāskatās, kā ir, ja ir to ilgstoši, droši vien tā nevajadzētu darīt. Un vēl kā labi šīs dzintaru tinktūra palīdz, tas ir tātad vasarā odu, dunduru kodumiem pasmērējot nedaudz virsū, ļoti ātri pāriet un nav šīs niezes sajūtas. Tas man ir pārbaudīts uz sevi, ko es ļoti daudz gadus jau tā izmantoju. Un ļoti labi man palīdzējis ir arī brūcēm, teiksim, laukos strādāt ar instrumentiem, gadās kaut ko sev iecirst, iebojāt, un līdz ar to es arī šo tinktūru palēju vairākas dienas reizes virsū, un viņš ļoti ātri atjauno un sadziedē visu šīs brūces. Tā kā ir iespēja viņu izmantot, jā, bet, protams, sargājot no bērniem, jo tas tomēr ir spēcīgs alkohols, ja esam tāds stiprs un var apdedzināties, nedrīkst turēt kompresēs viņu. Jā, tā kā esiet ļoti prātīgi ar šādām receptēm, bet jūs varat pagatavot, un šeit gan, teiksim, šos gabaliņus, kas ir uz spirtu, uzliec izmanto vienreiz, eļļai viņus var izmantot vairākas reizes. Tā kā šī ir vēl viena tāda vienkārša recepte, kā jūs varat iegūst sev dzintarskābes avotu.